plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. One bang, mon sage plage, j'ai sous mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, veux dormir vite et vie, mais j'ai dû dormir dans la gouttière. Labvakar, mans smieklīgais skatītāji! Pulkstens ir 22:00, un mēs atkal esam pie manis ciemos manā smieklu mājā. Nu ko, turpināsim noskaidrot, kurš tad smiesies pēdējais. Šodienas komandas spēlē mums Vinegrēts brīvdienās pret komandu Joku maniaki. Nu ko, iepazīsimies ar viņiem tuvāk. Komandā Vinegrēts brīvdienās! Aplausi viņiem! Kā jūtaties? Jau pazīstamas sejas no pirmās sezonas. Kā jūtaties? Labi. Apusēji. Kā jūs tā izdomājāt uzspēlēt kopā? Jūs jau pirmajā sezonā bijāt ļoti labi, un tagad kopā tas varētu būt ārprāts. Nu, Arnis visu laiku man lauza uz randiņu, lauza. Šī bija vienīgā vieta, kuras piekrita ar viņu nākt. Tā bija, jā. Tātad aplausi viņu pirmajām randiņām manā smieklu mājā. Nu ko, otra mūsu komandā Joku maniaki. Aplausīja arī viņiem. Ar Joku maniakiem jau ir noticis liels joks, jo, kā izrādās, Antons bija gatavs tā smieties pēdējais, ka viņš pazaudēja savu cīņas biedru. Tāpēc viņam pievienojās, nu jau visiem zināmais Jānis. Aplausi viņam par uzdrīkstēšanos. Kā ir, Jāni, cīnīties divās komandās? Es jūtos tā kā būtu piekrāpis Lanu nedaudz, bet, es ceru, ka viņi man piedos. Viņi tā kā ir atnākusi pat skatīties, tā kā viņi man pieskatīs, cerams. Nu, lai tā būtu. Nu ko, cīņa var turpināties pār 3000 eiro. Bet kā jau katru reizi, man ir arī mani smieklu eksperti. Mums jau visiem zināmais trakais Trusi! Latvijā visslavenākais pīlāģogas spērējs Sandijs Kijā! Un gribēju arī pateikt, ka mums vēl ir arī šodien trešais žūrijas loceklis, tā ir trakā niknā bite. Skriops nenāk viens. Mēs esam trīs. Nu ko, ķeramies klāt pirmajam raundam. Pirmais rauns – mājas darbs. Sāksim ar komandu Vinegrēts brīvdienās. Aplausi komandai Vinegrēts brīvdienās. Jā, sāksim tad ar pirmo anekdoti. Skats kapi, pustumsa vai ne, un kāds cilvēks ar kupru iet caur kapiem, vai ne, viņš iet, un pēkšņi viņš izdzird tādu balsi. Ew, cilvēk, tev kuprs ir? Nu, ir. Nē, tev kupra nav. Nu, tā viņš uzreiz aizskrien mājās, vai ne, pieiet pie spoguļa, un skatās, toč kupra nav, viss slaids, var iet fotografēties. Toč kupra nav, viss slaids, var iet fotografēties. Jāaiziet pie šitā savajā klibā drauga ciemos, viņam ar baigā problēma. Un tā viņš uzreiz aizskrien pie viena drauga, kas ir klips. Čau, draugs, tu, kas esi klips, klausies, es tev baigo izstāstīšu lietu. Tev ir jāiet naktī pa kāpiem, tev prasīs, vai tu esi klips, un tu saki, jā, es esmu klips, un tev teiks, nē, tu neesi klips, un būs viss forši. Pasties, re? Wow! Un tad tas klibājs aiziet uz kapiem, viņš iet, klibo pa kapiem, un pēkšņi dzird. Cilvēk! Jā, Klips esi? jā, A kupras ir? nē. Tagad ir. Jā, ok, nākamā anekdote. Situācija muitā. Tagad muitnieks stāv, viņam pretī nāk bagāta tāda dāmīte, vai ne? Visa tāda izstās aizdiena, viņa tā uzreiz pieņem klāt. Cienījamā, kaut ko deklarēsim, kaut ko vedam, kas čumadānos? Čemodānos man suņa barība. Atveriet, parādiet. Lūdzu. Bet tie taču ir zelta stieņi, kurš suns tādu sēdīs? Nu, nezinu, nopirku, būs jāēd kādi varianti. Jā, aizmirst, kas bija nākamais.
Jā, nākamā ainiņa. Kruīzes kuģis, okeāns, saule spīd. Bagātnieki izklaidējas un viena dāma pastaigājas pa klāju. Kapteinis stāv, skatās tālumā. Kapteini, cik šeit skaists skats tur paskat te tāda. Kas tas tāds ir? Tā ir tāda neapdzīvota sala okeāna vidū. Mēs katru nedēļu te braucam garām. Skaisti, vai ne? Jā, kas tur ir? Tur ugunskurs un kaut kāds cilvēks tur māja ar rociņām. Kas tas tāds? Jā, mēs katru nedēļu, kā teicu, te braucam garām. Viņš tur katru reizi kaut ko vicinās, ugunskurs kurinās. Neko nevaram saprast, ko viņš tur dara. Izklaidētājs, ja? Jā. Un tad, kas mums bija tālāk? Nākamā aina tiesas sēde. Un tiesnesis jautā apsūdzētajam. Apsūdzētais, vai tā ir taisnība, ka jūs ar lielu cirvi nogalinājāt uz ielas pirmo garām gājēju? Apsūdzētais. Jā, tā Tiesnesis, nomierināties, tiesa sēde taču. Nākamais jautājums, vai tā ir taisnība, ka pēc tam jūs ar lielu lāpstu nositāt pasnieku? Jā. Nolādētājs! Nomierināties, saprotu, kad ir emocijas nogalināt cilvēku slikta situācija, bet lūdzu savaldieties. Kas nogalināt cilvēks? Es pie viņa 2 mēnešus nāku pie savu kaimiņu, prasu viņam cirvi lāpstu. Nē, man nav ne cirvis, ne lāpsta. Uz 100 gadiem šī tāda cietumā muļa. Un pēdējā situācija. Amazonas džungļi un cilvēku ēdāju tā kā cilts ir noķērus 3 turistus – francūzi, britu un krievu. Un tagad viņi noliek viņu tā kā galvenajā placdarmā, kas viņiem ciemats, un tagad saka tādu situāciju. Mums ir situācija. Mums ciemā trūkst mednieki, bet mums arī gribās ēst. Līdz ar to jums ir iespēja. Ja būsiet labi mednieki, izdzīvosiet, nebūsiet apēdīsiet. Viņš tā. Redzat tur to palmu tālumā. Uz viņas sēž balts papagailis. Ar vienu šāvienu nošausiet, dzīvosiet, nenošausiet, mirsiet. Labi, francūzs pirmais iznāk, tā paņem bisi, pēmē, viņš tā, iedodiet šampāniešu glāzi. Viņam ielēja šampāniešu glāzi, viņš izrauj, pēmē, garām. Šo apēd. Tagad nākamais iznāk brits, tā paskatās uz papagailu, tā notēmē. Iedodiet viskiju glāzi, šim iedod viskiju glāzi, viņš viņu izdzer, garām, apēd. Tad krievs tā iznāk, skatās. Davai vienu polšņabi. Šim iedod polšņabi, viņš paņem tā. Izdara. Tā stāv, skatās. Davai vēl vienu polšņabi. Viņam iedod vēl vienu polšu, viņš izdara, viņš jau tāds stāv. Davai vēl vienu polšņabi. Šim iedod vēl vienu polšņabi, viņš viņu izdara. Viņš jau stāv tā, pēmē. Papagailis nokrīt, viss tā. Pienāk pie krievu. Kā tu tādā stāvoklī pa tādu gabalu papagailu? Krievs. Kāds stāvoklis? 4 stobri pilnas debesis papagaiļu. Paldies Vinegretam brīvdienās, bet kamēr sabiedriskajā transportā uzdarbojās cenu maniaki, pie mums smieklu mājā joku maniaki. Aplausi viņiem! Anton, klausies, dzirdēji, tu esot apprecējies? Jā, tā ir. Un kā tev līgava? Tu zini, galvenais mēdz būt dažādas, par viņām nestrīdās. Personīgi man viņiem nepatīk. Kam negadās? Tagad situācija pie psihologa. Psihologs iekārtojies savā krēslā, tur pacients atgūlies. Kurš no jums ir psihologs vispirms? Es sēžu, viņš ir atgūlies, viņš stāstiet savu sāpi. Ziniet, mana māte nekad neticēja, kad stāstīja, ka man pagultē dzīvo briesmonis. Jā, un pagaidiet, jāpierakst. Un kā tas izbeidzās? Un tā Bomzes Raimonds arī nodzīvoja man zem gultas 16 gadus. Un tad mums ir vēl viena tāda psiholoģiska problēma. Es atvainojos, Fārs kungs, varētu jūs palūgt mums pa vidu nedaudz? Palūgt pa vidu jums varētu. Klausieties, Anton, es tās dzirdējis, ka katrs trešais esot idiots. Jā. 1, 2, 3. Es neesmu idiots. Es arī ne. Es biju otrais. Tā. Ok. Jā, ok. Klausies, man baigi patīk tā baiba no 2. kursa. Viņa tik labi mācās un vispār tā.
Nu, jā, es esmu dzirdējis, ka īpaši labi viņa mācās virsū bagātiem onkuļiem klubos. Tagad, saka, Anton, es dzirdēju, ka tu esot baigais klausīšs, tas finansists un tā, moš tev ir kaut kāda sakara. Ir tev? Nu, noteikti, protams. Klausies, es tagad jaunu biznesu taisu, ja? Man tā kā vajadzētu baigt tādu rītīgi izcilu, godīgu, superīgu grāmatveidi, kas var visus mans papīrus sakārtot. Tev ir kaut kādas idejas? Jā, man ir viens pazīstams grāmatvedis, bet viņam vēl 2 gadi jāsēž. Labi, slikti. Bet, labi. Labi, tad grāmatvedis meklēšu citur, bet arī tāds jautājums. Man te, tā vidu ienākuma deklarācija jāiesniedz, kā jau katru gadu. Bet, šie man atsūtīja atpakaļ, man vajadzētu tavu palīdzību. Varēsi? Noteikti, klausos. Vienmēr sakot, viņi atsūta atpakaļ un saka, ka, es kā apgādājumos nevarētu norakstīt valdības Ušakovu un visus pārējos liekēžus. Ja? Muļķīgi. Paldies joku maniekiem! Vārds smiekla ekspertiem par abām komandām par pirmo iesildīšanās sniegumu. Pēc pēdējās anekdotas es labāk vispār noklusēju, lai man neiejauc kaut kādā politiskā skandālā, bet uzreiz teikšu, man šausmīgi patīk, kā Aija tēloja palmu. Tur bija tāda dramaturģija vienā sekundē. Papagailis pēc tam tas tā. Bet es šoreiz došu vārdu vairāk. Mums ir žūrijā trakāks cilvēks, un trakais trusis tur nestāv vispār nekādā tūmā. Nē, es domāju, ko trakais Sandi ļauj ārā? Tā, lai ir niknums, lai gan es jau, kā mēs te runājam, varbūt šodien neesam mēs tik traks, mēs vēl neesam izšķirušies, kas būs trakā bite vai trakais Sandis, bet tā, runājot par vinegredu, ja, man tā patika tā pirmā anekdote par to kupri, tā, ja, tā, un tā pēdējā, tas vidus, tā kaut kā tā, jā, un tā bija vislabi forši, bet, tā par to šņābi bija baigi labi, tas tāds tuvi uzreiz, tūs un saprotams uzreiz viss šķita. Pats ir ūdeni. Pārsteidzāk. Tas tev pēc pieredzes saprotams, jā, par to šņābi. Skatītāji, tur jau nav ūdens. Jā. Labi, smiekla eksperti, ir laiks vērtēt pirmo raundu. Katram ir iespējas izlikt 3 punktus, tas nozīmē ideāls rauns ir 6 punkti, netik ideāls 2 punkti. Lūdzu, vērtējums par komandu Vinegrets brīvdienās. 2 un 2, 4 punkti. Vērtējums par komandu Joku manieki. 2 un 2, 4 punkti. Es domāju, ka aplausus abas komandas ir nopelnījušas. Ķersimies tālāk, sāksim ar komandu Joku manieki. Lūdzu, smieklu dieviņu palaižam. Video materiālai Joku manieki var sākt gatavoties. Pastāstīšu jums īsumā, kas tūlīt notiksies. Uz ekrāna viņiem rādīs fragmentu, filmas fragments. Filmas fragments būs no visiem zināmas filmas. Šī filma šoreiz mums ir Fortūnas džentelmeņi. Un viņi ieskaņo šo filmu ar savām balsīm. Kā viņiem veiksies, to mēs tūlīt redzēsim. Kuram asprātīgāk sanāks, tas, protams, dabūs vairāk punktus. Kuram netik asprātīgi, tam būs mazliet mazāk. Sagatavojušies esat? Joku manieki, laižām gaisā. Smieklu dieviņi, laižām gaisā. Sveic. Vispirms es jau gribēju atvainoties, kad ielaidām jūs tikai halātā, bet, klausieties, jūsu sieva tā kā ir dzemdējusi, jā, bet ir maza problēma. Kāda problēma? Saprotiet, nav balts. Ir kā tā gadās. Saprotiet, man arī nav ideāla tā personīgā dzīve. Ko tu... Jā, gadās pastaigāt apkārt bišķiņ, saprotiet pats, man arī tā ir bijis. Es tam ticu. Man tās visas pacientes un tā, saprotiet, tik krūtis, visi, dažādas ir, ir tādas, ir mazākas, ir tādas, ko var kabatā ielikt. Es uzzīmēju arī 2, klausies, pēdējie, šitās bija baigi labās. Saproti man, šitās man baigi patika, Es sajaucu bildes. Paldies Joku maniekiem! Sagatavoties Vinegrets brīvdienās. Palaižam video, lai Vinegrets brīvdienās var gatavoties.
Nu, ko, tā izskatās ieskaņošana joku manieku gaumē, bet tūlīt mēs to pašu redzēsim pie cita video fragmenta Vinegrets brīvdienās gaumē. Varbūt viņiem būs labāk, varbūt sliktāk, bet katrā ziņā video fragments tieši no tās pašas Krievu filmas Fortūnas džentlmeni. Nu, ko, Smieklu dieviņi, komanda ir gatava, laižam vaļā. Jā, laižam vaļā. Tātad, kāpēc man vienmēr jābūt pa vidu? Bet tā patīk, vai tā nepatīk? Apnīk. Bet kāpēc tu mani nekad nelaid pa vidu? Viņš ir pa labi, es esmu pa kreisi, un tu kur tā nejauki iegadījies? Nu, kur tu iegadījies? Jā, un man arī vispār aizmugurē vienmēr nepatīk pēdējiem. Man akal. Kas tev akal? Klausies, man ir ideja. Mēs varētu izsaukt vietējās dāmas. Dāmas? Nu jā, pamēģināt kaut ko jaunu šoreiz. Nu, es dzirdēju... Sieva, bļovies, vecīt. Man pilnīgi vēders sagriezas. Vēders? Jā. Tā ir ideja. Ko viņš teica, nesaprat? Tu dzirdēji? Nu, viņš domāja, tā apgriezienu pamēģināt. Nu, aizmugurs! Paldies komandai Vinegrets brīvdienās. Otrais rauns ieskaņošana ar to izskan vārds Smieklu ekspertiem. Lūdzu. Man liekas, ka komandai pa labi šoreiz izdevās gan izveidot, kā Sandis teikt, niknāk, tāpēc, ka tur ir tā attiešana no tēmas. Klausies, bet vispār šito vērtēt kaut kā pilnīgi, man liekas, bezjēdzīgi. Man īstenībā es izmantošu ēteru, es gribu Sandim pajautāt. Bet tev grupa ir Titaniks. Kāpēc Titaniks? Tev arī ir 4 dūmeņu vai kas? Kāpēc vispār Titaniks? Arī slīd. Tu tāpēc, ka tas ir mīlestības kuģis un tas noslīgt cilvēku sirdīs. Tas jau ir noslīgt cilvēku sirdīs. Jā. Man pilnīgi ausis atstājās mezglā no tādas atbildes. Man ir viens dūmens, bet nikns dūmens. Sandi, tavs komentārs. Es arī teiktu, ka man ļoti patikās joku manieki šoreiz bija baigi labi. Vinegradam arī baigi labi bija, vai nekā jau arī Trusis teica. Bet, joku manieki bija tur kaut kā. Tā pilnīgi likās tā, ka tur viss tā arī ir. Ka tur tā arī notiek tā. Ka tur nav nekādi manieki, ka tur ir reāli. Viņi vienkārši izcili pārzina to filmu, ko viņi ieskaņoja. Labi, ķersimies pie vērtējuma. Sāksim ar joku maniekiem. Joku manieki vērtējums 3 un 3. Maksimālais vērtējums 6 punkti. Un Vinegrets brīvdienās 2 un 2. 4 punkti. Ne tik maksimāls vērtējums, bet arī labi. Nu ko, laiks ķerties pie doktora Farsa Smieklu kastes. Visvairāk punkti raundā ir joku maniekiem. Tas nozīmē, ka viņiem ir priekšroka vērt šo skapi vaļā. Skapī var būt pilnīgi jebkas. Ja viņi no šīs iespējas atsakas, iespēja pāriet otras komandas rīcībā. Nu ko, joku manieki, vērsim paši vaļā. Mēs vienojāmies, ka vērsim paši, un mēs vērsim otro. Otro, ja? Jā, mēs... Labi, vēram vaļā otro, un jums ir balviņā Pamelo. Lūdzu, aplausi viņiem. Ķeramies tālāk, 3. rauns, mēmā anekdota. Aicināšu komandu, lai iet Vinegrets brīvdienās. Viens ir minētājs, otrs rādītājs. Principā rādītājam ir jāmēģina parādīt ekrānā esošo anekdoti. Minētājam šī anekdota pēc rādītāja ir jāmēģina uzminēt. Kā tas notiksies, tūlīt mēs to redzēsim. Mēs esam gatavi? Jā. Aiziet, laižam vaļā. Viesmīls izdala dzērienus 2 cilvēkiem. Viens pālī, otrs sāk kauties. Tas, kurš pālī, tas saka, es neesmu pālī nācis, es tev paskrubināšu galviņu. Izejam ārā, paskrubinām galviņu. Baigi labais! Klausies, iedod naudu par skrubināšanu. Es esmu skrubināšanas prostitūta. Jā, labais, došu. Viss, jā? Labi, pieņemsim, ka tā ir visa anekdote. Varbūt tev interesē, kāds ir īstais variants. Gandrīz ļoti līdzīgs. Restorānā 2 puiši skatās uz meitenēm. Ejam iepazīties, viens jautā. Jā, bet vēlāk, lai vispirms samaksā. Ļoti gandrīz trāpī aplausi komandai Vinegrets brīvdienās. Joku manieki, esam gatavi?
Ievelkam kārtīgi elpu. Drīkst stāvēt? Tikai nestāv priekšā, lai viņš redzētu. Aiziet! 2 cilvēki, ja? Tad viņi ēd pomelo, ja? Nē, banāns. Kaut ko viņi paņem un ēd, jā. Ko viņi paņem? Tu sevi paņem ēd? Nē, nu kāpēc? Pa zemi. Nu, pagad, tu nevari sev sacirst gabalos un tad sazāģēt un apēst. Tu vari? Nu, skaidrs, labi. Sākam no sākuma. 2 personas. 2 personas pastaigājās, ja? Nu, ir pareizi vai nav? Mājiens ar galvu šitā nozīmē, ka laikam nav. Es tikai uz rokām skatījos. Nu, tā tad 2 personas satiekās, paskatās pa kreisi. Ko viņi ēd? Nu, arbūs. Paga, vanaks iejaucās. Vanaks lido pār krauju, ierauga, kā 2 babuīni ēd arbūzu, un viņš domā, baiga labās seikliņas jāpēd. Jā, labi, pieņemsim, ka tāds ir jūsu variants. Nu ko, Jāni, klausies, 2 kanibāli. Var ēst cilvēku. Ne jau paši sevi. Ko tu zini? Ātrās uzkoļas. 2 kanibāli tikko apēduši klaunu. Viens saka, viņš kaut kā smieklīgi garšoja. Jā, bet nu jā, tu gribi teikt, ka tie kanibāli bija klauni vienlaicīgi, ja viņi paši sevi ēda. Ko var zināt? Nu ko, arī joku manieki šo raundu ir pabeiguši. Vērtējums, komentāri. Sāksim ar komentāriem no smieklu ekspertiem. Lūdzu. Es domāju, laikam tev kaut kā jāsāk doktoram Farsam tā savādāk tos noteikumus skaidrot, jo te bija sajūta, ka viņi saprata, ka neviens nedrīkst ekrānā skatīties un jāstāsta kaut kas pilnīgi cits. Kaut kā tā bija vispār. Nu, man ļoti patikās Vinegrets, meitene tik ātri runāja. Viņi vienkārši par runāšanu vien jau jādod tur automātiski. Viņi visu laiku tika... Tas tur bija... Šaumeņi, nu. Tas bija tas labākais jau. Vienkārši viņi varēja, man liekas, runāt vēl stundu, ja neviens viņu neapstādinātu. Tas ir baigā. Man patīk runīgas sievietes, jo es te pat ļoti daudz pļāpāju. Es īstenībā lasīju šodien, man te vienreiz žūrijā bija viena horoskopu speciālists, un ļoti uz horoskopiem aizvilināja. Un tad es sāku lasīt, īstenībā tieši tev ar Aiju ir seksuālā, garīgā un vēl visādi saskaņa horoskopos rakstīta. Ir, ja? Jā. Nē, nu tad ko, precēsimies? Tas no trīniekiem atkarīgs. Korupcija! Nu ko, manā šovā jau aiziet tik traki, ka cilvēki sāk iepazīties, nākt uz randiņiem un pat taisās precēties. Pēdējais rādīšu uzreiz. Laikam jāpāriet no jokiem uz iepazīšanās raidījumu. Labi, ķersimies klāt vērtējumam. Komandai Vinegrets brīvdienās. Trīnieks. Mēs jau Ar sarunājām. mēmu anekdotu. 3 un 2, 5 punkti Vinegrets brīvdienās. Jā, var aplaudēt. Komandai Joku manieki 2 un 2. 4 punkti komandai Joku manieki. Nu ko? 5 pret 4 šajā raundā. Vinegrets brīvdienās jums ir tiesības vērt pirmajiem vaļā smieklu skapi. Vērsiet paši vai atversiet šo iespēju? Paši. Cipariņš 1. Tātad no 1, 3 un 4 jūs izvēlaties cipariņu 1. Taisnība. Un nekādā gadījumā cipariņu 3. Vai tomēr 4? 1. 1. Jā. Augšējo plauktiņu. Paši vainīgi. Labi, vērsim vaļā pirmo plauktiņu un skatīsimies, kas tur ir. Automobīļi! Es jums piedāvāju vēl opciju 3 un 4, bet, ja jūs gribat, -2 punkti komandai Vinegrets brīvdienās. Tāda ir spēle.
Jā, tagad viņi punktos ir mazāk, jā. Nu, vienkārši tāpēc es došu vairāk, un tad viņam, tāpēc viņa grib, lai mazāk, Sandiem vienkārši nav augstas prasības. Tā kā viss ir kārtībā. Nu ko, ķersimies klāt 4. raundam. Asprātīgākās beigas. Palūkšu komandas ieņemt vietas. Izstāstīšu nedaudz jums, atgādināšu noteikumus arī skatītājiem atgādināšu. Šajā raundā būs anekdotes, pavisam kopā 6, un mūsu dalībniekiem būs jāizdomā šo anekdošu beigas. Pirms mēs ķeramies tam klāt, atgādināšu, ka nāc skatīties mūsu klātienē Blaumaņa ielā 32 katru pirmdienu un trešdienu 22:00. Nu ko, gatavi ķerties klāt nākamajam raidījumam? Jā. Nē, bet nākamajam raundam. Jūs esat gatavi, es arī, bet skatītāji nav gatavi, jo skatītāji pieprasa reklāmas pauzi. Lai notiek! Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. One bang, on s'attache, j'ai sous mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, veux dormir vite et vite, mais j'ai dû dormir dans la gouttière. Ça plane pour moi. Mēs esam atpakaļ manā smieklu mājā. Doktors Fārs ir atgriezies ar jums. Ar mani šodien spēlē komandas Vinagrits brīvdienās un joku manieki. Nu ko, pirms reklāmas pauzes mēs palikām pie 4. raunda. 4. rauns - asprātīgākās beigas. Uz ekrāna parādās anekdote. Un jums, mīļie dalībnieki, ir jāmēģina būt asprātīgiem un šī anekdote asprātīgi jāpabeidz. Nu ko? Esam bijuši atpūtušies, laižām tālāk. Nu ko, smieklu dieviņi, lūdzu, pirmo anekdoti. Tēt, vai es esmu pieņemts bērns? Tu domā, jā? Tātad mazliet apdomājamies. Ir varianti. Aiziet. Komandai Vinagrits brīvdienās ir variants. Tēt, vai es esmu pieņemts bērns? Tu domā, ja beidzot pēc 18 gadiem dzīves esmu tevi iepazīstinājis ar savu māci, tu esi šai ģimenei pieņemts? Paldies! Komandai joku manieki, lūdzu, jūsu variants. Tēt, vai es esmu pieņemts bērns? Tu domā, ja mums nebija izvēles, tas skaitās? Labi, paldies, smieklu dieviņi, nākamā anekdotē. Ārsts man atļāva izdzert 1 glāzīti dienā. Un kā ar izpildi? Kāds varētu būt šīs anekdotes beigas? Drīkst arī no pieredzes stāstīt. Apdomājamies, komandas, lūdzu, joku manieki, vai jums ir variants? Joku manieki, lūdzu, jūsu variantu. Sāks tomēr Vinagrits brīvdienās, lūdzu. Jā. Ārsts man atļāva izdzert 1 glāzīti dienā. Un kā ar izpildi? Nu, manuprāt, 3 litru burka arī skaitās glāzīte. Labi, paldies, joku manieki, jūsu variants. Ārsts man atļāva izdzert 1 glāzīti dienā. Un kā ar izpildi? Nu, teiktu tā, ka pāris gadi ir pagājuši. Labi, paldies, smieklu dieviņi, nākamo anekdoti. Nesaprotu, kāpēc filmās, kad nolaupa cilvēkus, aizlīmē muti ar līmlenti. Labāk, mīļie dalībnieki, jums ir jāizdomā, ko labāk. Vinagrits brīvdienās, jums ir variants? Nesaprotu, kāpēc filmās, kad nolaupa cilvēkus, aizlīmē muti ar līmlenti. Labāk uzreiz nošaut. Labi, paldies jūsu sadistiskajam variantam. Joku manieki, lūdzu, jūsu variants. Jā. Nesaprotu, kāpēc filmās, kad nolaupa cilvēkus, aizlīmē muti ar līmlenti. Labāk būtu dzēruši. Ļoti optimistisks variants. Lūdzu, smieklu dievi, nākamo anekdoti. Mums ar vīru vakar tik neērts gadījums notika. Iedomājies, mēs sēžam. Pēkšņi pie durvīm kāds klauvē.
Nu, tālāk jāturpina jums, dalībnieki. Kādas varētu būt šīs anekdotes beigas? Mazliet apdomājamies un ķeramies klāt. Vinegretes brīvdienās, lūdzu, jūsu variants. Nebučojamies tagad, bet sakam anekdošu variantu. Mums ar vīru vakar tik nērts gadījums notika. Iedomājies, mēs sēžam, visi jauki. Pēkšņi pie durvīm kāds klauvē. Tur bārmenis, mēs jau slēdzam. Labi, paldies, joku manieki, jūsu variants. Mums ar vīru, lai gan arī cik dīvaini skanētu, mums ar vīru vakar tik nērts gadījums notika. Iedomājies, mēs sēžam un pēkšņi pie durvīm kāds klauvē. Izrādās, tur Vinegretes brīvdienās atnācis. Paldies, lūdzu, un nākamo anekdoti. Kā atveras Polijā ražotie izpletņi? Lūdzu, jūsu variants. Kā atveras Polijā ražotie izpletņi? Uz zemes. Paldies, joku manieki, jūsu variants. Kā atveras Polijā ražotie izpletņi? Tāpat kā Sibīrijā ražotie pelmeņi. Paldies. Vai mums ir vēl kāda anekdote? Jā, pēdējā anekdote. Pēdējā anekdote. Pēc aplausiem var zināt, ka visi zina, kas ir Sibīrijas pelmeņi. Ok, atgriežas sieva no komandējuma un... Lūdzu, apdomājamies. Šeit var laist riktīgi no pieredzes. Lūdzu, Vinegretes brīvdienās, jūsu variants. Atgriežas sieva mājās no komandējuma, ienāk dzīvoklī, apskatās riņķī, atver skapi durvis, pastāst zem gultas un nopūš. Atkal vīrieši, neviena mājās nav. Paldies, joku manieki, jūsu variants. Atgriežas sieva no komandējuma un konstatē, ka vīrs arī devies komandējumā. Paldies! Vairāk laika mums anekdošu nav. Paldies arī smieklu dieviņām. Nu ko, mani smieklu eksperti, ķersimies klāt pie komentāriem par abām komandām. Kuri bija asprātīgāki, kuri netik. Lūdzu, mūsu komentāri. Tev. Jā, labi, ok, jā. Vienkārši es... patika abas komandas, jā, jau bija vietas, teiksim, kur tā kā nebija tik smieklīgi, kur bija baigi smieklīgi, teiksim, manijākiem kaut kādas divas tur baigi forši bija. Par tiem pelmeņiem bija tā nikni, un arī es sagribējās kaut ko arī mazliet, jā. Vecpuišu pieredze. Jā. Vinegredam arī viss baigi forši, vienīgais par Vinegreda meiteni, par to precēšanos es jau sāku mazliet aizdomāties, jo, viņi pateica uzreiz nošaut, tur tā. Bet labi, vēl jau viss priekšā. Nē, bija baigi labi visiem. Dragais Trusi. Es domāju, ka Sandis visu jau pateica, tāpēc sakal izmantošu ēteru laiku, lai piesietos varbūt Sandim pa kaut ko. Piekasīties, visi grib un vispār piekasīties. Viņš te pirmīt jau, kad tu viņu stādīja priekšā, viņš rādīja savu pielāģogas spērienu. Man liekas, tā ir nenormāli laba metode, lai, pavasarī kaut kādas putekļus no paklā izdauzītu vienkārši. Klausies, man tev ir tāds jautājums. Vai kādu trusi no putekļiem izdauzītu? Man tev ir tāds jautājums. Es zinu, ka tev bija kaut kāds tāds piedāvājums kādreiz, kur 28 eiro var dabūt pliku Sandi Kjopu video. Nē, man tāds jautājums. Tev ir 28 eiro tagad? Visi sametās! Nē, man ir jautājums, kā tev liekas, cik vajadzētu maksāt par pliku doktoru Farsu? Šodien man viņš tāds ļoti skaistā foršā uzvelciņā sarkanā, lai viņu dabūtu nost. Es domāju, ka, 29. Pagaid, nē, mēs varētu darīt tā, mēs varētu vienkārši, vienkārši cilvēki varētu balsot, vienkārši celt cenu, sāksim, teiksim, no 10 un uz augšu, teiksim, tā, ja? Bet, es domāju, farsu šodien... Ok, kādā ziņā no 10 uz augšu var dabūt mani kailu. Kādā ziņā par 5 vairāk kā trako trusi. Nu ko, vērtējums komandām. Vinegretes brīvdienās. Pazuda mans maģiskais zīmulis. Vinegretes brīvdienās. Kas tas ir? Izvēlies vienu. Jā, 2 un... Nē, es jau ar laikam dikšu 2. 2 un 2, 4 punkti. Un joku maniaki. 2 un... Laikam pa pelmeņiem būtu 2,2 droši vien. Tā pagaid. 2 un... Sandi, pasties, 2 un 2, 4 punkti. Aplausī abām komandām. Ķeramies tālāk pie nākamā raunda. Anekdote ar uzdevumu. Katrai komandai paploksnīti. Viena.
Izstāstīšu jums, kas jādara būs nākamajā raundā. Katra komanda ir saņēmusi aploksni. Aploksnē ir viena anekdote un ir arī uzdevums, kā viņiem šī anekdote būs jāpasniedz. Vai viņiem būs jāizdejo šī anekdote vai jāizdzied. Katru reizi savādāk. Kas būs šoreiz, to mēs tūlīt noskaidrosim. Trakais Trusi, esi gatavs uzdevumam? Es uzdevumam? Jā, vai tu esi gatavs uzdevumam? Es nezinu, kāds ir uzdevums. 28 eiro es tev iedošu uzdevumu, tas zini. Labi, ķeramies klāt. Šoreiz sāksim ar komandu Vinegrēts brīvdienās. Aplausi komandai Vinegrēts brīvdienās. Anekdote ar uzdevumu. Mums ir mazs lūgums, jo mums anekdote stāstot Rik pa laikam jāveic pīlāģogas spēriens. Mēs gribam paraugu demonstrējumu vēlreiz. Nu tā, lai mēs korekti izdaram visu. Nu ko, Sandi, studijā pīlāģu ogas spēriens. Nē, Īsa pamācība. Tas ir ļoti vienkārši. Elementāri, vai ne? Labi, paldies. Es saprotu, ka viņš taču mēs Mazliet, tagad pretēties. Ja tu vēlies, lai viņš to izdara Kailis, tas maksā 28 eiro un es Kails būšu. Labi, aplausi komandai, lūdzu. Viena blondīna stāsta otrai. Čau! Es tev nepamanīju sākumā. Visi vīrieši ir idioti. Vakar man viens pateica, ka esot bagāts un varot atļauties jaunu dzīvokli Jūrmalā. Pierunāja mani braukt līdzi. Nu ko, pārgulējām un beigās izrādījās, viņš dzīvokli var atļauties tikai uz vienu nakti. Paldies komandai. Vairāk jau izstījās pēc tādas vistu pastaigas. Bet tas ir jūsu variants. Joku maniaki, lūdzu, jūsu. Vispirms pasakām savu uzdevumu. Kāds ir jūsu uzdevums? Mums anekdote ir jāstāsta tā, kā mēs esam pilnīgi galīgi piedzērušies. Tas viņiem nebūs grūti. Principā tāds Vinnijs Pūksis Iventiņš. Ja? Iznākam reku no mieža, ne, bet no bāra. Ejam reku. Es saprotu. Sivans? Jā. Ko tu tagad visvairāk gribētu? Medu. Ko to medu? Ko tu gribi? Nu saki, ko tu gribi, nesaki, ko es gribu. Cūku. Nē, cūku es točno negribu. Iesim pēc medus. Iet viņa. Cūka! Ko ir medus, koks ir bītes, ir vispārējais. Oi, jāpcik. Kur bītes? Bīte, kur ir. Klausies, reku, labi, ka man te baloni līdzi paķerušas. Klausies, ja es ņemšu zaļo balonu, tad viņi domās, ka es no Greenpeace. Nē, kodis man. Ja es ņemšu zilo balonu. Nē, es labāk ņemšu zaļo balonu. Paldies komandai Joku maniaki. Jā, ja jūs dzirdat Jāni uz ielas runājam latgaļu akcentā, tad ziniet, viņš ir piedzēries. Lūdzu, vērtējums par komandām. Es varu teikt tā, ka patiesībā tas pīlāģogas spēriens ir drausmīgi labs marketings, jo es skatījos tikai uz to spērienu, pat nedzirdēju, ko viņi stāsta. Viss tur bija baigi labi. Jā. Jā, ko teikt? Protams, bija ļoti labi, bija baigi labi. Izskatījās tā kā būtu jau trenējušies meiteni vispār, jau viņi tur jau... tā normāli, ja? Bija nikni, ko saka. Es domāju, ka man patentu obligāti ir jāiesniedz uz pīlāģogas spērienu. Savādāk tas sāks pārāk bieži viņu izmantot komerciāliem nolūkiem. Skaties. Labi, ķeramies. Bet es pat šitā jau sāku baidīties pēc tā, ko mēs tagad vēlžam. Zini, es skatījos Sandim kaut kad esot bijis Ziemassvētkos kaut kāds tur arī salavečs striptīs. Es baidos, viņš man tagad bojās reputāciju, viņš lieldienās taisīs kaut kādas zaķu orģijas trušoja, ne? Labi, ķeramies klāt vērtējumam. Vērtējums komandai Joku maniaki. Šai komandai 2 un 2. Aplausī 4 punkti. Vērtējums komandai Vinegrēts brīvdienās 2 un 3. Protams, es pat pīlāģogas spērienu. Ko, paldies komandas par šo raundu. Ķeramies klāt nākamajām raundām. Bet pirms mēs ķeramies klāt nākamajām raundām, ķersimies pie smieklu kastes.
Vairāk punktu ir Vinegrets brīvdienās. Vai jūs vērsiet paši vai atdosiet šo iespēju? To es nevaru zināt. Tad jūs paši varat vaļā. Pasakiet mikrofonā, ka jūs varat paši vaļā. Un... Mēs varam paši vaļā un varam vaļā numur 3. Labi, jūs varat vaļā numur 3. Skatīsimies, kas tur iekšā. Hoho! Viņiem ir iespēja nopelnīt 1 punktu. Pieturi, Jāni, kā izpaudīsies šī iespēja? Ļoti elementāri. Vienam no jums ir jātur visas 5 sveces. Apēst es nelikšu sveces. Un medicīniskās sveces tās arī nav. Ir sērkociņi, jums ir dotas 30 sekundes laika. Ja jūs 30 sekundes laikā paspējat aizdedzināt visas sveces, jūs nopelnat 2 punktus. Ja jūs nepaspējat to izdarīt, diemžēl, neko jūs nenopelnat. Esat gatavi? Es uzņemu laiku. Nākam priekšā, tā, lai jūs varat redzēt, lai visi godīgi. Uzmanību, gatavību, aiziet! Jā, tas, ko skatītāji neredzēja un nezināja, kastītē ir tikai 1 sērkociņš. Bet izsās, ka viņi diezgan veiksmīgi ar to tiek galā. Labi, viņiem tas neizdevās. Bet labi par centību 2 punkti komandai Vinegrets brīvdienās. Plus 2 punkti klāt. Nu ko, ķeramies pēdējiem raundam klāt. Doktora Farsa anekdotes lūdzu. Kamēr komandas iepazīstas ar anekdotēm, atgādināšu, ka šajā raundā viņi saņem doktora Farsa anekdotes. Mazliet iepazīstās ar viņām, nāk šeit priekšā un viņas jums prezentēs. Kā viņiem izdosies, to mēs tūlīt redzēsim. Jā, starp citu, kurš smiesies pēdējais, ir atrodams arī Facebook lapā. Droši nāc piesakojies klāt. Starp citu, esam arī Twitterī. Tur arī droši drīksti kaut ko ierakstīt. Nu ko? Sandi, Trusi. Jā, ok. Esat gatavi? Twitterī es tevi pamanīju. Jau pamanīju, ka arī Twitterī. Es tev arī pamanīju Twitterī. Drīzāk tev sludināju par 28 eiro. Nu ko, laižam tālāk, sāksim ar komandu Vinegrets brīvdienās. 2 punkti ir jāatpeld. Ar svecēm jūs tīri cauri sveikā tikai. Aplausi komandai Vinegrets brīvdienās. Tātad, jā. Vīrs atgriežas mājās no komandēm. Un, protams, vīrietis priekšā. Un viņš, sieva, kas tas tāds? Nu kā, tu taču man uzdāvināji dzimšanas dienā jaunu virtuves kombaini. Nu jā, nu... Nu, tas ir kombainieris. Ok. Puisēns pienāk pie tēva, kurš lasa avīzi. Tēti, man tev tāds jautājums. Ja kaķis var pabāzt galvu zem žoga, nu tā, vai viņš tiks viņam cauri? Jā. Un suns? Nu, vajadzētu. Cilvēks? Labi, beidz runāt aplīgs, vienkārši parādi, kur vecmāmiņa atkal ir iesprūdusi. Okay. Sieva aizbēga ar labāko draugu. Ar kuru? Es nezinu, bet tagad viņš man ir labākais draugs. Mamma, man Kārlītis atņēma šodien bērndārzā mašīnīti. Nu, un tu ko? Es viņam iespļāvu purnā. Dēls, mēs tevi tā audzinājām. Pareizi ir jāsaka, es viņam iespļāvu sejā, nevis purnā. Es par tevi rūpējos, ka tev bija slikti, vārīju zupu un tam līdzīgi. Nejauc secību, vispirms bija zupa tava pagānā, un tad bija slikti. Okay. Labi, paldies komandai Vinegrets brīvdienās. Pretīm komanda Joku manieki. Lūdzu, aplausī. Nu tā, jāiet pēc alkoholiķa beidzot pakaļ, laiks viņam mirt, es esmu nāve. Tuk. Aha, nāve. Es jau tevi gaidīju, nāc iekšā, iedzersim. Tu ko? Es taču esmu nāve, es tev pakaļ atnācu. Nekas.
Iedzersim, tad darīs ar mani, ko gribēs. Nu, labi, iedzeram, pēc tam iesim projām, nāc sēdi, iedzeram. Iedzeram. Pēc stundiņas. Šļup, labi, es atnākšu nākamreiz. Jā. Nu, vēl 2 reizes atkārtojās tas pats 3. reizi. Es eju pēc viņa. Tuk. Nu, tā iedzeram, jā? Vispirms vajadzēja atvērt durvis, ka viņš nāk. Caur atsteņu iet. Mīļais, kādu peltkostīmu lai pērku? Bikini vai kopējo? Protams, ka kopējo. Nu, tāda ar izgriežumu priekš acīm. Restorānā. Oficiant, mans pasūtījums maksāja 13 eiro. 13 eiro, bet jūs man atnesāt rēķinu par 14. Vai, es sapratu, ka jūs esat māņticīgs. Tu esi tik romantisks, pastaigas mēnesis gaismā parkā, kad tik ļoti smaržo ziedi un dzied nakts putni. Mūsu dienās romantika ir tik liels retums. Nu, labi, beidz tur patur ālu. Kāpēc visu laiku viņš spēlē sieviešu lomas? Mēs tā sadalījām, mums tāds attiecības. Jūs attiecības, jūs darīšat. Daktar, mani neviens nesaprot. Baigā, ko tu gribēji ar to pateikt? Paldies komandai Joku maniaki. Nu, ko komentāri, smieklu eksperti, izpaužamies komentāros par abām. Sāks bite. Jā, bite. Lūdzu, komentāri. Jā, nu kā arī bite ļoti patikās, ka abas grupas bija ļoti tādas emocionālas. Nu bija tāda, no sākuma es jau domāju, ka, teiksim, Vinegredam, jā, uzreiz teikšu, baigās emocijas visi ir, bet pēc tam arī Joku maniaki no sākuma tā, bet pēc tam man arī baigi iepatikās. Arī bija, baigi labi, vienkārši tā varētu skatīties, un man bite ar to pašu saka. Ja, tā kā bitei patika. Šoreiz varētu darīt tā, lai nav tā, ka viss uz manīm, ja, ka es tur vainīgs vai atkal kādam pielienu vai nē, ja, lai bite šoreiz saka. Saka savu vārdu arī. Lai bite saka savu vārdu. Trakais trusējs. Sandis, kamēr vārījās, es jau aizmirsu, kas tur notika. Man liekas, ka viņš visu... Es vēl gribēju paprasīt, visu laiku tu man kaut ko jautā. Kāpēc ir trakais trusis, nevis trakā pelete, pieņemsim? Man nav tik gara asti. Nav vairs tie gadi. Gara asti. Labi, es tev jautāšu reiz pretī. Es zinu, ka es skatījos, ka Saeimas mājaslapē viens tāds apakšdomēns ir Titāna. Ja tas ir kaut kāda sakritība ar tevi, viņi tā kā vienojuši? Nē, pamazām jau. Es domāju, ka cik es ilgi tikai pa TV24 vai citām televīzijām dzīvošos, es domāju, ka es arī gribu Saeimā pamazām iesilpties. Tagad var par prezidentu īstenībā. Mēs varētu... Tur jau aiziet neliela privāta saruna, kas mūsu ausīm ir pilnīgi lieki. Vēliet mani par prezidentu Latvijā. Wow, būs nikni. Es vadīšu kampaņu. Lai, būs nikni. To mēs redzēsim pēc tam. Bet tagad ķeramies vērtējums. Pēdējais vērtējums šovakar komandā Joku maniaki. Vērtējums komandai Joku maniaki 2 un 3, 5 punkti. Vērtējums komandai Vinegrets brīvdienās. 2 un 3, kopā 5 punkti. Recik Par bite ir cik ir labā. neizšķirts, tad jums smieklu eksperti jāizlem, kuriem mēs dosim atvērt pēdējo nodalījumu smieklu kastē. Kuriem ir priekšroka? Kuri tieši atvērs vai kuri izvēlēs? Nē, kuriem būs priekšroka? Vai viņi ņems sev vai atdos šo iespēju pretinieku? Es jau gribētu teikt Sanda Līgavai iedot. Labi, ja jau trakais trusis saka, tad lai ir, jā. Tad lai ir. Nē. Tu domā, vai vērsim paši, vai atdosim Kas tu mani nemīli? Tev nav jūtu? Vērsim paši, vai atdosim konkursu? Es samulstu par tām jūtām. Man likās, ka Sandis man prasa. Es gribēju. Mēs, jā, varam.
Tātad jums nav izvēles, jums jāvar 4. skapītis, un kas tur ir? Ļoti labi. Uzkodas jums pie kino vakara varat pagrausties, lai jums ļoti garšīgi. Pirms mēs saskaitām punktus un noskaidrojam, kurš tad šodien uzvar. Atgādināšu, uzvarētājiem kopvērtējumā ir 2 punkti. Zaudētāji komandai kopvērtējumā ir 0 punkti. Ja sanāk ir neizšķirts, katram ir pa punktam. Kādai komandai sanāk pa 4 spēlēm. Jā, trakais trusi, tu jau man tāds Kristus nerviem. Tā kā visas uzkodas ir tikušas tai komandai, tā otrais gribētu no sevis uzdāvināt. Man ir tāda dāvaniņa no trakā truša. Viņiem bija Dāvaniņa no trakā truša kaut kur bija kaut kāda. Jā, viss doktors Fars sapēda. Šai komandai. Tā, viņiem tika uzkodas. Jums būs banāns uz 2. Bet viņi var atdot Mēs jau otrai tādi komandai 2 mīzu. banāns. Labi, ķersimies klāt punktu skaitīšanai. Skaitīšanai punktu 14 pirmajā daļā un 9 plus 4 ir 13. Kopā ir 27 punkti vienai komandai. 8 plus 5, ja nemaldos, ir 13 mīnus 2 ir 11 punkti. 10, 14, 15, 16 punkti. Kopā ir šitik punkti. Plus 2 izkrita. Neizkrita. 4 plus 5. Jā, 4 plus 5 plus 2 plus 5 ir 16. Plus 11 ir šitik. Man liekas, ka tu tagad noteikti... Nu ko, dāmas un kungi, otro reizi spēles vēsturē 27 punkti pret 27 punkti uzvar neizšķirts. Uzvar draudzība, katrai komandai kopvērtējumā 1 punkts. Atgādinu jums, pirmdienās, trešdienās, 22:00 tiekamies šeit Smieklu mājā. Nāc skatīties mūs arī klātienē. Kurš smiesies pēdējais arī Facebook lapā. Šodien bijām kopā ar joku maniakiem un Vinegrēts brīvdienās. Paldies arī Smieklu ekspertiem. Atā, tiekamies pirmdien! Ça craque, moi, moi, moi.